Ir tādi bībeles varoņi, kuriem cilvēciski domājot arī, kāpēc Dievs viņiem piedod, un pēc tam viņus vēl svētī, un kā saka, pēc tam uztur un sauc par taisniem. Viens no tiem, kas nāk prātā, ir šis Dāvids, ka viņam jau tā bija pietiekušas vielas, bet viņš vēl iekāroja šo Batsebu, nogalināja viņas vīru, kas bija ticīgs un uzticīgs un godprātīgs cilvēks. Bet Dievs viņam pēc tam piedeva, un viņš ir nosaukts Bībelē arī par Dievam patīkamu vīru, un arī viņam dēls tika tieši, kā saka, par šo ģēni, šis Salamons, un no šīs Batsebas. Tā kā mēs redzam, ka Dievs skatās savādāk, nekā mēs cilvēks skatāmies. Tas nozīmē, ka mums katrs cilvēks ir jāvērtē, un mēs nevaram nevienu norakstīt un notiesāt galvu. Jā, nožēlē, jā. Un tāpat arī par to galvu notiesāt, nožēlē, viņš ir jāņem apakaļ sadraudzību. Jā, Nav viena lieta būt par Kristu. Nedomājot. Mēs kādīgi, ka esam vienkārši iespējas. Kaut kādām cilvēkiem kādām. Debesim vajadīgas. Kristāls ir ar vēstures. Un pieņemuši Kristus rakstūru. Un dzīves ir pārvērtības svētais gars. Tikai tādu iedības. jā, paldies. Vai vēl ir kāds piecības? Un vēl liecībās draudzēji 7. teikts, ka mums nevajag sākt censties mīlēt vienam otru. Mēs bieži mums jācenšas mīlēt, bet Kristus mīlestība sirdī ir tā, kas mums vajadzīga. Kad pašreiz pazūd Kristu, tad pati no sevis būs patiesa mīlestība. Tātad šai mīlestībai jānāk no sirds. Tā nevar nākt mākslīgi, jo mēs jau varam censties, cik vien mēs gribam, bet nevienmēr mums no tās cenšanās no mīlestība dodas. Un kāpēc viss ir tik nopietni? Gan šī likuma ievērošana, gan ne tikai ievērošana, bet dzīvošana šajā Kristus mīlestības likumā. Jo mēs zinām, ka Bībelē teikts un 2. korintiešiem 5. nodaļā 10. pantā, jo mums visiem būs jāstājas